Bet, ja mēs runājam, piemēram, par holesterīnu, tad pirmais vecums, kad to vajag izdarīt, ir 5-6 gadi. Pirms skolas. Un tā būtu pareizā prakse. Jūs man pilnīgi šokējāt. Bet tas ir tas, ko mums vajag mainīt, šo domāšanu, par to runā ļoti daudz, un tur ir vairāki iemesli. Tas nenozīmē, ka mēs 5-6 gadu vecumā cilvēkam, bērnam sāksim uzreiz dot jau holesterīna zāles. Ja? Rētos gadījumos gadās, kad ir iedzimti ļoti, ļoti augsts. Ja? Bet tas ir labākais vecums, pirmkārt, lai mēs atpazītu tādu slimību kā ģimenes hiperholesterinēmija, kas ir pārmantota. Latvijā tāda ir apmēram 7000 cilvēki. Sastopa apmēram vienā gadījumā no 250-300. Mēs skaidru statistiku par Latviju tā precīzi nevaram pateikt, bet orientējuši tas ir tā. Un tas vecums 5-6 gadi pirms skolas ir visideālākais tādēļ, ka tas bērns vēl ir dabīgi kustīgs. Jā? Viņš vēl nav sācis ēst pa daudz čipšus. Protams, ja viņa ģimenē tur tiešām nav ļoti nevislīgs tas uzturs. Parasti tas svars vēl arī nav tik bieži sastopams liekais svars. Tas ir labākais brīdis, lai pamanītu, lai atšifrētu, vai tas holesterīns ir pirmkārt, vai viņš ir normāli, un otrkārt varētu pateikt, vai tas varētu būt ģenētiski pārmantots. Ja? Vai tas nav tas gadījums viens no 250 vai 300, kur tam cilvēkam tiešām varētu būt visu mūžu garumā, jau no pirmajām dzimšanas dienām, dzīves dienām ir augsts holesterīns, un šīs slimības ģimenes hiperholesterinēmijas gadījumā ir tā, ka jau 30-40 gadu vecumā var būt pirmās problēmas ar sirds asinsvadiem. Un faktiski tādus pacientus mēs daudz redzam. Patiesībā tā bija mana iniciatīva pirms 11 gadiem, ka mēs šādu pacientu reģistru izveidojām. Mums ir ļoti daudz tādu bēdīgu piemēru, kur ir jauna sieviete 40, pat 35 gadu vecumā ar asinsvadiem aizaugušiem ar holesterīnu, kur mums jāliek stentus vai pat tur jāapsver pat operāciju bez maz vai. Ja? Un no tā varēja izvairīties, ja mēs būtu agrīni diagnosticējuši, ja jau no bērnības zinātu, ka šī slimība ir. Kaut kādā dzīves periodā, teiksim, varbūt pusauģu gados, varbūt 18 gadu vecumā jau var uzsākt profilaktiskas zāles lietot, ja? Un no tā var absolūti izvairīties.